8. gada rudenī kongresā piedalījāties, runājāt, kritizējāt un neko nedarījāt vairāk. Kāpēc jūs neatgriezāties tad? Vai tā nav jūsu lielākā kļūda, ka jūs jau nākat par vēlu? Es pieņemu šo pārmetumu. Un jūs jau esat atnācis par vēlu. Es nedomāju, ka es esmu atnācis par vēlu, tādēļ, ka Latvijas dzīve nebeidzās ne šogad, ne nākošu gadu. Es esmu atnācis, lai Latvijas valsts kļūtu atkal par vienu no izcilākajām mazajām ekonomikām. Kāda viņi bija Andris Čēles premjerēšanas laikos? Jā, tāda, kāda viņi manos premjerēšanas laikos bija. Jēdziens valsts nozagšana Pasaules bankas pētījumos radās tieši tad, kad kulminēja jūsu premjerēšana. Un tas attiecās tieši uz to laiku, kad jūs bijāt pie varas. Tas ir teiciens ļoti tēlains, ļoti kvēls. Ļoti konkrēts Pasaules bankas speciālistu, analītiķu formulējums. Tātad, State capture saucās angliski. Tātad, ja valsts finanses tiek savestas kārtībā, ja valsts budžeti tiek atstāti ar pārpalikumiem, par tādām valstīm es neesmu dzirdējis, ka tiek pateikts, ka valsts ir nozagta. Tai laikā bija valsts nozagšana. Es nevaru jums piekrist. Tautas partija 97. gadā nāca ar uzstādījumu, ka 8 gados, tas ir drusku ilgāk, jūs aizgājāt no politikas, no Saeimas ātrāk. 8 gados par galveno mērķi uzstāda, ka 2 vecāki spējas pilnvērtīgi izskolot un izaudzināt 3 bērnus. Tautas partija nav sasniegusi savu galveno mērķi. Nav sasniegusi. Pirmajos 4 gados Tautas partija, man vadot to, bija sasniegusi šos neapšaubām svarīgos uzdevumus, kas attiecās par ilgtermiņa labklājības iedibināšanu. Un nākamajos 4 neizpildīja 8 gadu mērķi. Šķēle nenāca apakaļ. Es pieņēmu jūsu pārmetumu par to, ka es aizgāju pātri. Un kāpēc tad tagad jūs attopaties atnākt pa vēlu? Tas tā kā kaut kā, jūs domājat, ka to visu jūs varēsiet vērst pa labu? Jā, es domāju, ka tas ir jāvērš par labu, un tas tiks vērsts par labu. Kāpēc jums jātic? Kļūda tur, pieņem šito, nav izdarīts tas? Jāskatās ir atpakaļ 7 gadi. Es jau visu laiku skatos. Kādā veidā es atstāju, kādā līmenī bija valsts toreiz, un katram ir iespēja izšķirties. Un tiklīdz, es jums to varu pilnīgi droši apsolīt, Domborkungs, kad Latvijas valsts būs atpakaļ uz pareizā ceļa, kādu to es atstāju 7 gadu atpakaļ. Nav mans mērķis visu mūžu nodarboties ar šo nodarbi. 80% saka, ka privātās ir biznesa intereses. Viņi ko? Nesaprot kaut ko? Atliks tikai viens – pierādīt, ka viņi kļūdās. Ar ko jūs varētu pēc visiem šiem skandāliem, pēc visām šīm aizdomēnām, pēc visiem šiem interešu konfliktiem pārliecināt, pierādīt, ka ir kaut kas mainījies? Domborkungs, tikai ar darbiem. Kādiem? Tikai darbs ir cilvēka patiesības mērs. Tikai darbs. Cik liels ir vēl palicis neizņemtais veksels, kas jums ir offshorizētajā schēmā? Domborkungs, tiklīdz būs jāizpild deklarācija, es to izdarīšu, aizpildīšu precīzi, un tas būs visiem publiski redzams. Vai tās ir sakritības? Ka jūs kļūstat par lielu īpašnieku lauksaimniecības nozarē, kur jūs esat bijis lēmējs vēl amatpersonu statusā. Jūs kļūstat par jūsu ģimenes locekļu, bet tas ir, intereses ir kopīgas. Jūs kļūstat Šķēles ģimeni par īpašniekiem vēja nozarē, par ko jūs esat lēmis vēl amatpersonu statusā. Kaut kā tāda nejauši tā sanāk, viss tas nejauši tā. Ziniet, Domborkungs, kādu laiku, tad iepriekš tika pārdots Evolats, pēc kādu laika ar mani ģimeni saistīts vārds, ir nopirkuši, teiksim, akcijas Valmieras pienā. Arī varētu sākt vīt šīs teorijas, kad ir bijis, 12 gadi vai 15 gadi plānots kaut kāda iegāda, kaut kas tāds. Tās ir milzīgas naudas summas, kas tur ir iztērēts. Kas tad ir tas jūsu bizness bez pirkt pārdot? Tie strādājoši uzņēmumi. Pārpirkti? Jā, nopirkti, kas nav bijuši labākajā situācijā. Tās ir faktiski tādas pašas spekulācijas, kā viens nopērk dzīvokli un pārdod viņu. Nekas vairāk. Ziniet, atvainojiet, ja jūs nopērkat uzņēmumu, kuram nav bijusi peļņa vairākus gadus, un ja jūs spējat sasniegt pat šais krīzes apstākļos, uzlabot, ka uzņēmums spēja pelnīt, un krietni daudz uz vispārējā fona pelnīt, es neapšaubām domāju, ka tie ir panākumi. Vai mēs pēc mežonīgā kapitālisma Latvijā šobrīd, jūsuprāt, neesam nonākuši līdz tam, ka nevis mums tur ir jāzīmē devalvācija vai vēl kaut kas, bet mums ir jāzīmē, kā atgriezt atpakaļ valsts nozagšanu, kur gan jūs neatzīstat? Domborkungs, tas mežonīgais kapitālisms, kas bija 90. gadu sākumā, kuram ir gājuši cauri daudzas postsociālismu zemes,
Latvijā nebija ar kaut ko šausmīgi unikāls. Nebija. Bet tas laiks ir pagājis. Bet Latvijas problēma lielākā, kāpēc mēs esam šobrīd krīzē, ir tas, kad parādoties tiem vieglajiem naudas avotiem, tai milzīgajai kredītu masai, tai kārai pēc tās labklājības, tai sajūtai pēc tā, ka var paņemt 2 un 3 mašīnas līzingā, ka var atļauties darīt to, tērēt to labklājību, kas nav sastrādāta, tā cilvēku alkatība, tai brīdī. Tā bija tā, ka šo burbuli turpināja pūst.